Tālfutbola virslīgas pusfināla sērija turpinās. TFK Beita izcīna uzvaru viesos pie FC Nikeras rezultātu 6-0. Ar mums kopā Vitālijs Oskāns, Nikeras komandas galvenais treneris, Artis Daniševskis, Beita vārdsargs. Vitālij, varbūt varam sākt ar tavu komentāru kopumā pa maču. Jā, īsi. Tad šodien bija pretinieks precīzāks un veiksmīgāks. Jā. Un tradīcijas nemainās. Mūsu pāra viesi uzvar. Ja, cerēsim, ka mēs nākam spēli trešo spēlēm viesos un būs arī tā paša tradīcija. Jā, paldies. Jā, Artur, tavs komentārs par spēli. Džeki Malečs, komanda Malečs, visi saņēmās ar visu to, kad mums ir diskvalifikācija un traumas spēlētājiem. Tāpat tās atbraucām gatavi, Džeki tiešām Malečs nokapāja kārtīgi, pieļāvām mazāk kļūdas nekā pirmajā spēlē. Droši vien tas arī palīdzēja kopumā to rezultātu dabūt tādu, kā viņš bija galā. Un es domāju, ka tiešām visi tiešām Malečs nokapāja kārtīgi, tā kā vajadzēja līdz galam, un tas arī parādīja rezultātu. Jā, paldies. Vitālij, tu arī pieminēji, ka šoreiz pretinieks bija veiksmīgāks, bet tomēr no malas skatoties, likās, ka šodien laikam nav Nikeras diena. Tomēr arī neviens vārds neguvām 0-6. Cik grūti ir tādos brīžos vadīt komandu, kad tu redzi, ka neiet un bloķē sitienu un iet garām sitienu? Momenti bija, daudz momentu. Tas bija kā bumba negāja šodien. Tādas dienas ir. Un klāt vēl tas moments, kas mums varbūt viens no tiem, kas mums arī daudz gūst tos vārtus, tas pats Krūmiņš šodien nepiedalījies, tāpēc, ka bija noraidīts. Pagājušā spēlē viņi dabūja to trešo kārtiņu, ja? Un cerams, ka nākamo spēli mums tie gūtie vārti būs. Ja? Teikšu vēlreiz, pretinieki izmantoja mūsu kļūdas, bija precīzāk. Un pozicionāls uzbrukums ne tā labi mums sanāca, pieprasīja mums drusiņi. Ja? Pretinieks šodien bija labāk. Kā es teicu pagājušajā reizē, ka tieši uzvar tā komanda no šitām visām komandām, izņemot Rīgu, tieši tā, ka konkrēti gatava uz konkrētu spēli. Ja? Šodien bija labāk gatava komanda, pretinieku komanda. Jā, paldies. Arties, gribēju Vitālim to jautāt, bet es atceros, jums arī tomēr ceturtajā finālā bija visas 3 spēles. Tagad pusfinālā arī trešā spēle šajā sērijā būs. Cik fiziski komanda gatava jūtās? Es domāju, ka fiziski ir diezgan gatava. Protams, kā jau teicu, ir traumiņas, ir mikrotraumiņas, lielākas traumas. Tam pašam Grīslim, kurš diemžēl nespēlēs trešajā spēlē, Gabrielam ir mums traumas. Bet kopumā džeki ir gatavi kapāt. Mums ir arī pietiekami daudz brīvdienas, lai mēs varētu atkopties pēc šīm spēlēm, jo spēles tiešām ir smagas. Gan ceturtajā finālā bija salīdzinoši smagas, jo pirmās 2 spēles šeit arī abas spēles ļoti, ļoti smagas. Tāpēc ir grūti, bet komanda ir gatava. Mēs arī trenējamies tā, lai būtu visi tiešām gatavi un visi ierindā. Tā kā uz trešo spēli noteikti būsim gatavi un arī tālāk attiecīgi uz pēdējām spēlēm būsim gatavi. Jā, pieminēja mikrotraumas, pieminēja arī Tomu Kristiānu Grīsli. Trešā spēle šajā sērijā gan bez Toma Grīša, gan Žana Borisēna. Cik liels tas faktors būs noslēdzošajā pusfināla sērijas spēlē? Būs grūti, tas ir noteikti, bet cerams, ka būs atpakaļ Gabriels, kurš ir šobrīd satraumējies nedaudz. Cerams, ka viņš būs atpakaļ, cerams, ka būs atpakaļ, kas tur vēl, Nikita būs cerams uz abām kājām un gatavs spēlēt. Un galvenais ir, lai vēl kāds nestraumēs, jo arī bez viņiem mēs varam, viņi ir svarīgi spēlētāji, bet viņi nav galvenie spēles veidotāji, tāpēc arī bez viņiem, es domāju, mēs varam noteikti aizvadīt labu spēli. Un tam nevajadzētu būt ietekmējušiem faktoram, lai mēs pēkšņi salūstu vai nevarētu kārtīgi nospēlēt. Es piepildīt gribēju, varbūt. Ja mēs gūtu tos pirmos vārtus, tur pirmajā puslaikā vai otrās sākumā, es domāju, ka spēle drusciņ citādāk. Tāpēc, ka tā psiholoģiski ļoti grūti, ka tu nevari gūt tos vārtus ļoti ilgi. Un tas kopumā, un kad vēl izmanto tavu kļūdu pretinieks, un šeit jau grūti jau ir. Cerēsim, ka nākamā spēle būs drusciņ citāda.
Jā, gribēju tev prasīt, kā gatavosieties nākamajai spēlē, bet tomēr pašlaik laikam nav zināms. Kaut ko es dzirdēju, ka jau pirmdien būs spēle iespējams, varbūt nākamnedēļ, tāpēc es vēl par tādu gatavošanos spēlē nejautāšu, bet gribēju par individuālu Toniju Moldovānu paprasīt. Šķiet, tagad pēdējās spēlēs bija skaidrs, ka Tonijs ir viens no spēcīgākajiem individuālajiem spēlētājiem mūsu komandā, bet tomēr pēdējie 2-3 mači šķiet, ka paliek vien vairāk šie dribli no viņa, vai tas kaut kā pie tā ir strādāts, vai kaut kas ir teikts, vai jūs kaut ko vairāk atļaujat? Visiem jauniešiem es dodu to, ko viņi prot, to viņi un dara, visi spēlētāji. Es tur nelimitēju nevienu. Ja tas iet plusā komandai, to viņi dara. Treneris dod viņam tikai instrumentus. Tālāk viņi izmanto tos instrumentus, ko viņi prot individuāli. Arī Tonijam tas dos tas, to, ko viņš prot darīt, to viņam un treneris dod iespēju to darīt. To dara ļoti labi, viņš apspēlē spēlēt, tas ir jau vairākums priekšā mums, ja, un mēs varam izmantot to momentu pretuzbrukumā. Ja. No tā kopumā. Ja, super, paldies, labi, tad jau tiekamies 3. sērijas spēlē. Paldies! Paldies!